Klavierspēle, vokālās nodarbības, kora klase un dejas pamati, kā arī zīmēšana, gleznošana, veidošana un vispārējais, ko piedāvā mākslas skolas nodaļa. Amatas novada mūzikas un mākslas skola katru gadu noslēdz ar audzēkņu priekšnesumu koncertu, kur piedalās ne tikai skolēni no Amatas, bet arī apkārtējiem pagastiem. Katru gadu mums mājā notiek tāds noslēguma koncerts, kur brauc visas filiāles audzēkņi. Arī šobrīd ir redzama izstāde gan no visa Ieriķu bērnu, gan no Nītauras bērnu darbu izstāde, gan arī koncertā jūs redzēsiet no dažādām Amatas novada bērnus. Tas ir no dažādām vietām. Šogad skola veiksmīgi izturējusi akreditāciju, un skolotāji turpina celt kvalifikāciju un kļūt arvien profesionālāki, lai bērniem sniegtu tās pašas iespējas, kādas tās ir lielākās pilsētās un novados. Papildus skolai Amatā kopš 2013. gada novadā darbojas arī 2 filiāles. Vēl mums skolas ir atvērtas Ieriķos, Sermšķos, un šobrīd mēs plānojam atvērt Skuienē. Skoliņas ir. Un es gribu atzīmēt to, ka pašvaldībā jāpateicās arī par to, ka katram bērnam ir iespēja netālu no savas vides, no mājām apgūt profesionālu mākslu, gan mūziku, gan deju. Un es domāju, tas ir lielākais bērniem plus, ka pie skolas ir tomēr iespējams profesionāli mācīties. Kamēr Latvijā vidējais skolotāja vecums sasniedz gandrīz 50 gadus, Amatas novada mūzikas un mākslas skolā strādā vairāki gados jauni pedagogi, uzsverot to, ka jauniem skolotājiem ir vieglāk sastrādāties ar bērniem. Jauniešiem patīk strādāt ar jauniem pedagogiem, tāpēc, ka mēs varam ieviest viņiem to. Viņi saprotās ar mums labāk, varbūt pat iespējams, jo viņi nejūtās tādi kautrīgi, viņiem nav bail no mums, viņi uztver vairāk vai mazāk mūs kā līdzīgus, un tad viņi arī drošāk runā. Es jau 5. gadu strādāju kā skolotāja, un sākums, protams, bija grūtāks, ka tieši tajā ziņā, ka citi pedagogi, kas ir vecāki, neņem vērā jaunos pedagogus un nedod viņiem iespēju. Bet šajā skolā ļoti liels paldies direktorei par iespēju to, ka jaunajiem tiek dotas darba vietas, jo mēs varam pierādīt sevi. Un arī mēs esam lielisks paraugs tiem bērniem. Viņi pēc mums grib līdzināties. Pierastāks, ka daudz jauniešu aizraujas ar tautas dejām. Tomēr arī tādā priekšmetā kā mūsdienu deja tiek izrādīta pietiekami liela interese. Jauniešiem ir interese, kas arī bija tāds pārsteigums, jo viņi ir samērā daudz priekš arī šādas lauku puses. Un viņi tiešām ir liela prieka nāk uz nodarbībām, arī cītīgi apgūst visu, ko viņiem māca. Un tas tiešām priecē, interese ir diezgan liela. Arī Amatas novada pašvaldība, protams, var tikai priecāties, ka Amatas novada mūzikas un mākslas skola kopā ar filiālēm kā lielākā izglītības iestāde novadā ir tieši ar profesionālo ievirzi. Mēs esam ārkārtīgi iepriecināti, jo tieši pēdējos gadus Amatas novada mūzikas un mākslas skola, atverot savus filiālus, ir kļuvusi par mūsu lielāko skaita ziņā izglītības iestādi. Un lauku skolas ir mazas, un es gribu teikt, ka lauku bērni tiešām šobrīd viņus slavēt un teikt, ka ir māns par to, ka laukos bērni ir sliktāk izglītot, jo tie bērni tiešām iegūst ļoti plašās, gan mūzikas un mākslas skolu, gan sporto, gan visur piedalās. Un viņi nebūtu neatpaliek, un es domāju, daudzās jomās ir gan pārāki, gan vēl līdzvērtīgāk pilsētas bērniem, jo viņiem ir daudz plašāks iespējas daudz kur piedalīties. Jo nepaņem tikai labākos, vai tikai veiksmīgākos, bet paņem visus, kas vēlas.